Tagad gan vārds Natai Lasmanai, kura prezentācijas laikā tika pieminēta vairāk kārt. Šis ir tas gadījums, ko man puiši teica, ka gadās, ka runātājs paņem līdzi. Bet šis ir rets gadījums. Un Nata ir Finanšu ministrijas Eiropas struktūra fondu revīzijas departamenta direktora un gluži loģiski vienkārši turpinot šo tematu. Nata, jums vārds, un es redzu, ka laikam būs arī jautājums. Lūdzu, Nata, sagaidiet ar aplausiem kolēģi jūs. Paldies. Es saprotu, ka man ir 10 minūtes, ja? 13. Jau laiks iet atpakaļ. Ļoti jauki vispār. Mēs esam tāds veidojums kā revīzijas iestāde, kas nav it kā iestādē, bet tas ir angliskais tulkojums. Un kontekstā ar iepriekš runāto es varu teikt, ka es esmu tāda kā iekšā audita māsits arī, jo tur ārējais audits bija brālēns, jo mēs savus ziņojumus sūtam Eiropas komisijai, bet strādājam uz vietas Latvijā. Un tas mūsu uzdevums ir pateikt Eiropas komisijai, ka Latvijā viss ir kārtībā un var mierīgi šeit skaitīt naudu. Tas ir tas ideālais variants, jā. Uzreiz gribu pateikt, ka ļoti labi doma par šo konferenci, un man liekas, ka publiskā sektora autoriem sen bija laiks nākt kopā, jau otro gadu tādu notiek, un man liekas, ka tas ir ļoti labs pasākums. Iešu ātri pie savas tēmas, jo laika tiešām nav daudz. Gribēju balsot, bet laikam tas slīdo nav sanācis. Man te jārunā. Sanāk, ja? Man tā doma bija pamēģināt, šeit nav pareiza vai nepareiza atbilde, bet kāds tas uzskats par interešu konfliktu. Un es pieļauju, ka arī iepriekšējais jautājums bija saistīts par atšķirībām starp nacionālo un Latvijas normatīvo bāzi, tātad par ANM plānu ieviešanu. Visticamāk bija saistīts tieši ar interešu konfliktu. Un tas, ko es šodien gribu pateikt par to interešu konfliktu, ka ne viss ir regulējums melns un balts, un vienmēr ir tā vieta, kur tad būtu arī katram pašam jāpavērtē, cik daudz katrs pats domā, kā viņš jūtās tajā brīdī, kad pieņem lēmumu. Es varbūt tieši tad tālāk uz priekšu. Cits to uzskata par nekam nevajadzīgu birokrātisku procedūru, cits uzskata, ka tie ir tomēr kopējie spēles noteikumi un visiem tā kā būtu viņi jāievēro. Es tā iedomājos, ja futbolā, piemēram, viens izdomātu, ka viņš negrib sist pa tiem lieliem vārtiem, bet atnāk ar savējiem, un tad viņš spēlē uz maziem, jo tas taču ir ātrāk un vieglāk, un kāpēc tad mums ievērot kaut kādas sarežģītas Eiropas regulas. Daži piemēri, ko es no savas praktiskās dzīves esmu pieminējusi, kas tad slikts no tā interešu konflikta var notikt. Jo bieži vien esmu sastapusies ar situāciju, kad cilvēki saka, man tur kauns prasīt, tur lielam priekšniekam, kā viņš tur tagad teiks par saviem radiem, vai viņam tur ir interešu konflikts vai nav. Lai gan Latvija ir tāda vide, kur diezgan daudz mēs viens par otru zinām, bet bet kas tad ir slikts? Piemēram, tie paši jau iepriekš pieminētie publiskie iepirkumi, ja ir kāds, kas piedalās tā iepirkuma dokumentācijas gatavošanā, ir skaidrs, ka viņam ir priekšrocības uzreiz tad, kad notiek konkurss, tad viņam ir uzreiz priekšrocība uzvarēt šajā konkursā. Viņš daudz labāk un skaidrāk zina, un varbūt pats jau ir mēģinājis kaut ko sev tādu izdevīgu tur arī ielikt tajās prasībās. Rezultātā zūd reputācija valsts pārvaldē, tur jau tikai savējie var tikt, zūd godīga konkurence, un publiskai naudai ir nosacījums, kad ikvienam, pat ja tu vari nopirkt lētāk, tomēr svarīgi, lai pirmām kārtām ir nodrošināta iespēja visiem būt par piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Tad, piemēram, tāds klasisks piemērs, kad ir profesijas, kurām Latvijā nav nemaz tik daudz to speciālistu, un tad ir ekspertu komisija, kas atlasa projektus, tas vairs nav nemaz par iepirkumiem, atlasa projektu,
Un komisijā sēž nozares grandi, loģiski, kad pat negribot, viņi tā kā vairāk atlasa tā kā sev tuvākos tos projektus. Lūk, arī šādas situācijas, un tad rezultāts kāds, ka pārējie visi tad nolaiž rokas, ko es tur jau tāpat tikai savējiem dod. Atkal tāds negatīvs rezultāts. Vēl tāds piemērs ir bijis arī, ka ierēdnis, kurš strādā ministrijā, pieņem lēmumus par savu kapitāla sabiedrību ar padotības iestādi, un tur nolem, ka šai iestādē jādod papildus budžets, papildus štati, un pēc kāda brīža skaties, viņš tur jau strādā, un pats tad ar tiem papildus štatiem arī rīkojās. Tas arī ir kaut kas tāds, kurš ir arī pēc Latvijas likumiem ir pārkāpums, un arī tā kā tam vajadzētu sekot līdz, pat ja tas cilvēks nevienmēr katrā brīdī varbūt apzinās, ka tas ir pārkāpums. Lūk, te es no Google vienkārši izkopēju, ko Google domā, lietojot tehnoloģijas, par dažādiem interešu konfliktiem. Tātad tur ir nevienmēr tas ir monetārā interese. Protams, klasika ir, man samaksā kukuli, un es tam vairāk tā kā iedodu, tā kā labāk punktus. Bet varbūt arī vienkārši draugi, varbūt ienaidnieki, kurus negrib. Varbūt vienkārši, man viņš vienmēr ir tik labs un zināms, kāpēc, lai es ņemtu kādu citu. Jā, tāda situācijas uzticēšanās princips un laba iepriekšējā sadarbība strādā privātā sektorā, pie publiskās naudas tas ir pateikts, ka tā kā nevajadzētu darīt. Kāpēc sāsinājis jautājums par interešu konfliktu, par ko man tieši šodien arī jautāja? Viens no punktiem ir jau tas, ko Mihails sāk stāstīt, ka Eiropas komisija cenšas pāriet uz dažādiem vienkāršiem elementiem. No šodienas visādiem kiberprezentācijām mēs saprotam, ka ir tik daudz, tiek ieviestas digitalizācijas, dažādi paņēmieni. Visi rēķini mums tagad un grāmatvedība ir elektroniski, ir bloku ķēdes, jau ir daudz, kur ir ieviestas, un vairs tādas grāmatvedības rēķinu pārbaudes vairs nav tik ļoti aktuālas. Un tāpēc Eiropas komisija pasaka, ka ja iepriekš mēs vairāk tā kā fokusējamies uz koso kontrolēm, tur dažādiem striktiem nosacījumiem, tad tagad ir pateikts, ka katra valsts var izmēģināt un ieviest tā, kā viņai pašai ērtāk un labāk, un tieši tajā ANM sakarā tas tika pateikts, izmantojot savu sistēmu, kas mums ir ērta, laba, parocīga, netērēt naudu nekādu jaunu sistēmu veidošanai. Vienīgais jūs nedrīkstat to naudu tā kā rupu sagot nozagt. Jums viņi ir jāizlieto tur, kur viņi jāizlieto. Ar nozagšanu ir domāts jebkāda krāpšana, ieskaitot interešu konfliktu, ieskaitot to, ka dubultā kaut kas tiek nofinansēts, ieskaitot dažādas kukuļošanas lietas. Un tas tad mums ar savu sistēmu ir jāspēj pierādīt, ka mēs spējam pēc 20 gadu būšanas Eiropas Savienībā un ievērojot dažādas regulas, ka mēs esam spējīgi paši izveidot tādu sistēmu, kas nodrošina nevis tā, ka katrs kontrolieris nāk un skatās, kā tur katrs tas zobratiņš strādā, bet tā sistēma kā viens pulksteņa mehānisms spēj to visu nodrošināt. Un šeit tad es arī redzu tādu milzīgu iekšējā audita iesaisti. Jā, šeit ir tā atšķirība, varbūt, ja tas iepriekšējais jautājums Mihailam bija saistīts ar interešu konfliktu, tad te es uztaisīju tādu izvērtējumu starp finanšu regulu un to situāciju Latvijā. Un šeit ir tāda liela atšķirība, kad regula ir tieši piemērojama, nav vajadzīgs vēl viens likums. Regulu uzreiz pasaka 900 plus lapas, ja? Bet 61. pantu jūs varat atšķirt un paši palasīt, ko tad Eiropa sagaida no Latvijas saistībā ar interešu konfliktu. Latvijā savukārt daudz jauc ar to, ko dara KNAB. KNAB uzrauga individuālu personu. Ja finanšu regula attiecas uz amatpersonām un pasaka, kad var, kad nevar dot Eiropas naudu, tad KNAB seko līdz kuram ierēdnim, kas ir pārkāpis noteikums, tiek piemērots administratīvais sods, kas ir no tās pašas sērijas, bet mazliet savādāk. Lūk, un tas ideālais variants, ko es esmu redzējis, jo vienmēr, kad ir cik arī 900 lapām ar dažādiem nosacījumiem, vienmēr var atrast kādu caurumu, pa kuru izlīst, un nekā, bet es tā kā, jums liekas, ka man ir interešu konflikts, bet neviens punkts neatbilst, tālūk. Un tāpēc man ļoti patīk šī viena valsts, kur, diemžēl, es dzirdēju, ka jau atcēlu ir viens teikums. Katrs, kas pieņem lēmumu, personīgi ir atbildīgs,
pierādīt un izjust, kad izvērtēt par sevi, ka viņam nav interešu konflikts. Un viss. Un cauri. Un tu nevari no šī te nekādīgi izvairīties. Tev jāspēj visiem pierādīt, ka tu lēmumu pieņem pilnīgi objektīvi un bez jebkāda interešu konflikta. Interešu konflikts ir domāts gan saistībā ar radnieku loku, gan saistībā ar iepriekšējām darba vietām. Latvijā interešu konfliktu, kā jau es teicu, attiecībā uz amatpersonām regulē interešu konfliktu novēršanas likums, regulē publiskā iepirkumā likums saistībā uz iepriekšējām darba vietām un radniecību attiecībā uz iepirkumiem. Arī privātiem, kas saņem Eiropas naudu, arī tiem ir zināms nosacījumi, bet ar lielāku tādu fokusu pierādīt, kā viņš tiešām ir nopircis nevis no radinieki, bet to izdevīgāko. Es skatos, ka man laiks diezgan strauji iet uz priekšu, bet ko es tev gribēju pateikt, ka katras iestādes vadītājs ir atbildīgs reģistrēt šīs amatpersonas, un ne tikai ministrija, bet arī kapitāla sabiedrības. Ja ir tā saucamie lietusarga projekti, kur tiek lēmts par tālākiem soļiem, kam piešķirt naudu, kam nepiešķirt, tiklīdz cilvēks pieņem lēmumu attiec uz trešām personām, ir viņš jāpaziņo valsts ieņēmuma dienestam kā amatpersonu, uz viņu sāk attiekties interešu konflikta novēršanas likums. Pretējā gadījumā Latvijā nav likuma, kas attiektos uz visiem pārējiem. Un līdz ar to turpat nav jābaidās no tā, jo ir tādas dažādas pakāpes, ne jau visiem jāpild tās ikgadējās deklarācijas, bet ir tāds status, ka uz viņu vienkārši sāk attiekties šis likums, respektīvi viņš nedrīkst ņemt dāvanas, viņš nedrīkst tur savienot amatus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu, tādas lietas. Lūk, Latvijā ir diezgan daudz labas lietas, ko es vienmēr prezentēju Eiropas komisijai par to, kas ir labs, tās pašas publiski pieejamās ierēģņu un vairāku amatpersonu deklarācijas, kas ir daudzās valstīs tā nav. Ik viens sabiedrības loceklis var sekot līdzi, viņam ir šaubas amatu savienošanas ierobežojumi ļoti strikti. Mums ir publiskā sektora ētikas principi, dažādi kabineta noteikumi, protams, vienmēr viņus var uzlabot un izveidot labākus, bet, vēl es gribēju noreklamēt valsts administrācijas skolā, ļoti labs e-moduls, jāatzīst, es viņu izpildīju, un man arī nebija ļoti viegli viņu izpildīt, bet, tas ir tā, lai mēs zinām, ko mēs darām, un lai mums nebūtu nezināšanas pēc, nebūtu tā, ka mēs esam izdarījuši pārkāpumu. Lūk, šis man arī bija paredzēts uz balsošanu, bet droši vien, kad... Ja? Pirms brītiņa redzēju to aptauju, man liekas. Ja? Var atvērt, bija tā, mums tehniskie kolēģi varētu palaist. To otru jautājumu, kas bija, ja? Šis ir tas, kur mums sākumā tas neieskaja, ja? Jā. Ne, bet nākamo? Kopējie noteikumi, nākamais pols, kas mums bija, tātad... tur. Bet tur viss kārtībā nākamo. Tur arī 4 atbilžu varianti, kas bija tikko pilnīgi. Šitā ir pareizā. Jā, bet tagad mums vajag arī to gadījumu. Šis bija tas gadījums, kad Latvijā ir, ja es atceros to gadījumu, kad Latvijā ir tāda situācija, kad ne visi cilvēki dzīvo oficiāli reģistrētā laulībā. Un kā tad identificēt to interešu konfliktu? Mums bija tāds gadījums, kad ir iestādes, kas iepērk, un ir piegādātājs. Un tad es netīšām mājās atveru Deko žurnālu un redzu, ka šie abi prezentē savu kopīgi labiekārtoto māju. Un man uzreiz, es zinu, ka es tikko esmu pārbaudījis pa 1 miljonu vērtu tādu reklāmas pakalpojumu līgumu, un man uzreiz veidojas jautājums, vai daļa no tās mājas nav tā kā pa manu naudu. Es tā kā viņu pa savu uzskatu. Un... Bet, diemžēl pierādīt tur neko neizdodas, jo oficiāli tā laulība nav reģistrēta, un šis ir tas brīdis, kad es arī gribēju, un te ir cilvēki arī nobalsojuši, tas ir ētikas pārkāpums, tas ir vienkārši neētiski, un tas ir krimināls, tas noteikti pagaidām nav, bet varbūt arī, ja 1 miljons tā varētu arī būt. Paldies! Principā mēs... Tas balsotais skaits aug. Ir arī cilvēks, tas ir pilnīgi normāli. Jā. Pilnīgi ok.
Tas ir pilnīgi normāli. Viņš ir no likuma puses, jo tas ir tā pieļauts. Un mums tagad arī ir daži pašvaldības vadītāji, kas ļoti neizpratnē, kāpēc viņš nevarētu iepirkt no sava ģimenes dažādas pakalpojumus regulāri, ja tas ir, tā kā viņš neko tak neparaksta. Kas arī pēc likuma iznāk, un šī tā atšķirība starp varbūt to finanšu regulu, un jā, paldies. Tā kā, tas vienkārši viela padomāšanai, un to es beigās pateikšu, ko es par to arī domāju, kad, manuprāt, ik reizi, kad tu pieņem kādu lēmumu, kā es to daru, es nezinu, man tas liekas, pie kā es esmu nonākusi savas dzīves laikā, nelasīt tos garos likumus, bet vienkārši man par šo lēmumu numur 1 nav kauns, ka es varu pateikt televīzijai un pamatot, kāpēc es to lēmumu pieņēmus, un numur 2, man tas viss ir 1, 2, 3 jāpiedokumentē un jāieliek mapītē, ja gadījumā nāk kāds pārbaudītājs, lai es to visu varu izvilkt un pateikt. Ir viena lieta, ka es varbūt ne tā domāju, bet visā ziņā es esmu pie tā strādājis un vērtējis. Tas kā mans ieteikums, lai visai šajās sarežģītajos likuma peripētijās varētu tikt cauri. Un tad beidzot, ko tad var iekšējais audits līdzēt? Protams, kad ja visu dienu mēs runājam par to, ka iekšējais auditors ir palīgs vadītājam, viņam būtu jāpalīdz un jānorāda arī tad, ja tas vadītājs varbūt neētiski rīkojās un vadītājs pats varbūt nevienmēr to ir sapratis, tad palīdzēt korektā veidā, ne jau kā te teica uzbraukt, bet korektā veidā palīdzēt izprast, kādas tam ir sekas, un varbūt, ka tas lēmums ir pareizs un pamatots, bet ar to interešu konflikti tā, ka viņam arī šķietami jābūt tādam tīram un saprotamam, un tas publiskajā sektorā tā vajadzētu būt, kad ne tikai pašam, bet arī kādam no malas vajadzētu šķist vismaz pa būtiskām summām, ka tie lēmumi tiek pieņemti pamatoti un objektīvi un godīgi. Un te es mēģināju uzskaitīt, ko iekšējais audits var darīt, bet, protams, pašam būt par piemēru, tas droši vien ir sākums. Paldies! Paldies, Nata! Viens būtisks jautājums, kā jūs tā nošķirat tos ētikas pārkāpumus no interešu konflikta? Un jautātāja Ilūte raksta, ka ņemot vērā, ka regulas 61. pantā ir ļoti plašs tas tvērums. Jā, regulas 61. pants patiešām ir ļoti plašs, un es uzreiz varu pateikt, ir jāsāk ar vienkārši tev pašam jāpasēž un jāpadomā. Tur aptver arī tāds emocionālo atkarību, arī naids, arī tad, ja tev nav juridiski pareizi. Ētika ir tā, ka, manuprāt, objektivitāte ir viens no ierēģņa ētikas principiem, viņš tā kā viens otru neizslēdz, jo interešu konflikts, objektivitāte, tas ir, manuprāt, ir ietverts arī katras mūsu iestādes arī ētikas kodeksos. Līdz ar to, manuprāt, tā klasifikācija pat nav tik liela nozīme, bet tas, ko Eiropas komisija grib, protams, kad tas lielais Eiropas komisijas starta punkts, kāpēc viņi 18. gadā sāk caur savām konferencēm interešu konfliktu tā ļoti uzsvērt, protams, ka bija politiskā ietekme un arī tāda liela līmeņa vadības ietekme uz lēmumiem. Bet, protams, kad arī katrs pats, kas ir kaut kādā komisijā un lēmumu pieņemšanā, arī tas ir atbildīgs par savu lēmumu. Nata Lasmane. Paldies!